Sveiks, lauksaimnieki! Līdz ar pasaules kausa basketbolā ir pienācis arī rudens. Šodienas spēles plānā pirmais puslaiks ziemas rapsī un stratēģija ziemas kviešu sēja. Dodamies! Rapis pēdējos gados mūs ir gan patīkami pārsteidz, gan arī līdz nedaudz vilties. Tādēļ mūsuprāt tam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Un to mēs arī darīsim gan šajā, gan arī turpmākajās agronoma zābakos epizodēs. Patreiz atrodamies Iecavā, laukā, kur ir iesētas 6 Invigor ziemas rapšu šķirnes. Konkrētais lauks ir sēts pēc mintila tehnoloģijas, tad, respektīvi pirms sējas ir gājis rugainas kultivators un pamatmēslojumā ir iestrādātas 20 tonnas digistātā. Un konkrētais rapsītis ir sēts 19. augustā, kas teiktu ir ļoti optimāls laiks šajā gadā. Kā tu, Uģi, vispār kopumā vērtē šo sējumu uz doto brīdi? Jā, ko mēs redzam, rapsim pēc sējas ir ticis gan mitrums, ir arī bijušas augstas temperatūras, tātad siltums. Rapsis ir sadīdzis diezgan vienmērīgi un patreiz jau var redzēt arī parādās pirmās īstās lapas. Viena no lietām, ko tu, Māri, vēl nepaspēji pieminēt, ir tas, ka šeit jau ir veikts viens no pirmajiem sējuma kopšanas darbiem. Un šeit ir lietots Butizāna Avant, 2,5 litri uz hektāru, nākamajā dienā pēc sējas. Tas nozīmē, ka viens no būtiskākajiem rudens rapšu kopšanas darbiem jau šeit ir paveikts. Un tik tiešām tas, ko var redzēt, ka būtībā ir tikai rapšu strīpiņas, kas ir sadīgušas. Nezāles nevar redzēt. Tad herbicīds jau strādā. Tas nozīmē, ka tagad mēs varam pievērsties būtiskam faktoram arī, kas pēdējos gados ir kļuvis ļoti aktuāls mūsu sējumos. Esmu dzirdējis, ka ir parādījusies tendence, cilvēki dodas uz mežu un vēro sēnes. Tas, ko mēs varētu sevi saukt par profesionāliem gliemežu vērotājiem pēdējā laikā. Jā, bet monitorējot kā gliemežus, mēs reāli varam saprast, kad tos ir labāk ierobežot. Tātad zem šāda izmēra paklaiņa pietiek tikai ar vienu īpatni, lai ziemas rapsī šāda attīstības stadijā tas radītu jau būtisks bojājums. Un tas nozīmē, ka, ja atrodam kaut vienu gliemezi, ir laiks doties pēc Ironmax. Kur meklēt šādu monitoringa paklaiņu, jautā savam Ironmax Pro izplatītājiem. Nezāļu ierobežošana ir viens no svarīgākajiem darbiem rapša kopšanā rudenī. Un tā kā šeit ir lietots basu herbicīds, ir izpildīts jau pirmais Karix kampaņas noteikums, par kuru tad pastāstīsim vēlāk. Tam, kam vēl uz doto brīdi ir jāpievērš uzmanība sējumos, ir kviešu kā sārņaugu ierobežošana, jo tie pat lapani ir ļoti pateicīgi attīstības stadijā, lai tos veiksmīgi arī varētu ierobežot. Mūsu rekomendācija ir lietot Focus Ultra, kas līdztekus kviešiem vai miežiem ierobežo arī tāds grūti ierobežojums viendīgot nezāles kā lāčevs, kas pēdējos gados paliek arvien populārāks mūsu sējumos. Pagam, Māri, par augšanas regulātoriem šodien vai tad nākamā reizē? Tik tiešām, lielāku vērību noteikti vērsīsim par auga augšanas regulātoriem rapsī nākamajā sērijā, bet tas laikam es joprojām palieku pie sava uzskata, kad vieglāk ir rapsī rudenī noregulēt nekā iesēt to vēl un cerēt, ka tas izdīgs. Un tik tiešām ar Karix mums ir šī iespēja ar vienu smidzinājumu, ar atbilstošu devu noregulēt rapsi ļoti veiksmīgi. Zinām, ka ir rapšu sējumi, kas jau šobrīd ir sasnieguši 3 lapu stadiju. Šajos noteikti rekomendējam lietot Karix kā augšanas regulātoru, lai sasniegtu šo labāko regulātora efektu. Un atgādinām par Karix kampaņu, tātad lietojot komplektu basu herbicīdu un Karix kā augšanas regulātoru, savā agromāls kontā saņemsiet vērtīgus punktus. Vairāk par akcijas noteikumiem klikšņi šeit. Ej, tu nost, kas pa dubļiem! Mēs vispār tiksim no lauka nost? Uz šīs šokējošās nots mēs šodien arī varam beigt. Vēl mēs nebeidzam, jo priekšā, protams, ir visa ziemas kviešu sēja, un tas, ko mēs šajā laikā varam darīt, sagatavot kviešu sēklu ar Kinto Plus. Un tajā brīdī, kad ziemas kvieši būs iesēti un iezīmēsies jau pirmās strīpiņas, lietosim Flatforte un Pontus kā herbicīdu. Turpinam atbalstīt Latvijas basketbola izlases pasaules kausā. Un tiekamies uz lauku!